Lai kā tātad man ir jums jāpastāsta tāda interesanta tēma, kas saucās outsourcer. Un, ja tā godīgi, man ļoti patīk šī tēma. Man liekas, ka viņi ir tāda, viņi ir tāda, par viņu runāt. Tas ir tas, kas principā šobrīd pasaulē attīstās. Un tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā jebkuram no mums ir jāizmanto, bet mēs vienkārši baidamies to psiholoģiski izpildīt vienā vai otrā virzienā. Un tāpēc līdz ar to mums ir tā, ka tas mūsu mērķis ir pastāstīt pēc iespējas vairāk arī jums. Tā ir nelielas tehniskas problēmas mums ar pašu. Tā. Man liekas, ka tagad strādā. Brīnišķīgi. Noliekam mikrofonu drošā attālumā. Nu tad ko tad? Cerams, ka esat gatavi uzzināt kaut ko vairāk par outsourceriem, jo katrā gadījumā ir lietas, ko es viennozīmīgi varu jums arī pastāstīt. Tāpēc laipni lūgtim outsourcer pasaulē. Tātad darbu outsourcēšana un projektu organizācija. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā noteikti, kad ir līdz kaut kādam noteiktam brīdim, tad, kad visiem liekas, ka jāsāk outsourcēt tādā brīdī, tad, kad vairāk pats nevar pavilkt, ja tā var teikt. Es varbūt bišķiņ mēģināšu oponēt šajā virzienā, jo ir daudz citiem iemeslu, kāpēc var mēģināt outsourcēt un kāpēc to vajadzētu darīt. Tāpēc līdz ar to tā prezentācija arī tieši par to arī būs. Kāpēc es par to varu vispār runāt? Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir tāds projekts, kas saucās Kompāro.lv, kur apgrozījums ir aptuveni 3 līdz 4 tūkstoši lati mēnesī. Un līdz ar to ir tā, ka šeit ir ļoti daudz puses ir iesaistīts. Šeit ir gan projektu vadītājs, teiksim, kas to visu pasākumu vada, gan ir dizainers, gan ir web izstrādātājs. Ir tāpatās arī atsevišķi ir PR cilvēks, ir satura veidotājs, ir kas par SEO, ir kas par AdWords atbild. Ja tā godīgi, tad priekš šitādu mažu projektu šeit ir ļoti daudz iesaistīts. Bet tā galvenā doma ir varbūt nevis tieši, cik daudz tie cilvēki ir iesaistīti, bet tieši kā tas viss tiek organizēts un kā tas viss tiek sakārtots. Un tas lielā mērā to var nosaukt par outsourcēšanu. Tāpatās mums ir afiliēta pieredze ir bijuši vismaz 6 valstīs. Protams, tas ir Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā. Mums ir arī outsourceri no Indijas, no ASV, arī no Anglijas. Un ir daudz un dažādu pieredzi, par ko es arī vairāk vai mazāk noteikti, kad ar humoru var arī pieiet tām lietām, ik sevišķi tām neveiksmēm, ja tā var teikt. Jo, šajā pasaulē, kas ir outsourceri, tur tiešām. Ja nav humora izjūta, tad ir grūti, teikšu atklāt. Un līdz ar to tā pieredze ir sakrāta un esam strādājuši. Tātad par to es arī jums centīšos pastāstīt. Tātad, pirmkārt, ir resursi. Jums ir jāsaprot, ir kaut kādi resursi, ir kaut kāda vajadzība. Un jums ir jāsaprot, kāda ir tā jūsu vajadzība. Jo nevienmēr outsourceriem uzreiz liekas, ka tas varētu būt kaut kāds dizains, vai varbūt tur hostingi sakārtot, vai kaut kā uzprogrammēt, vai kaut ko tam līdzīgu. Patiesībā mūsdienās outsourcēt var arī privāto konsultantu, kas saucās virtual assistant, kas ir principā, kurš dara pilnīgi visu to, ko jums vajag darīt. Ok, tas ir angļu valodā. Ir Indijā pilnīgi tādu uzņēmumu, kurš to vien dara. Kur tiešām to vien dara, kuri nodarbojās ar virtuālo asistentu, teiksim, radīšanu un līdz ar to šī pakalpojuma nodošanu. Ir tāda viena grāmata, kas saucās 4-Hour Workweek, kurā aprakstīts cilvēks, kurš pilnīgi
Viņš pat pilnīgi līdz tādam līmenim aizgāja, kad viņš savam virtuālajam asistentam lika, lai viņš viņa vietā uztraucās par projektu veiksmīgu izdošanos. Līdz ar to skaidrs, līdz kādam līmenim tas var viss aiziet. Bet labi, vērsim pie ragiem. Šobrīd patīkās sadalīt šitādas lietas resursi. Nauda, zināšana, laiks, networkings. Jūs varat daudz lietas izdarīt, bet jums ir jābūt viens vai vairāk resursi. Ideāli, ja jums ir visi šie resursi. Jo, ja jums ir nauda, jūs, protams, tādu outsourceru varat atļauties. Ja jums nav nauda, tad ir grūti tādu outsourceru vispār dabūt. Bet mēs paskatīsimies arī praktiski. Ir tās cenas ir diezgan fantastiskas. Tāpat tās ir zināšanas. Ja jums nav zināšanas, jums kaut kā tās zināšanas jāapgūst. Un tad, ja jums ir vismaz nauda, tad jūs varat tās zināšanas no kāda cita iegādāties. Ar to es domāju, ka zināšanas ir nepieciešams, lai jūs savā plānā pavirzītos uz priekšu. Vai nu uztaisīt dizainu, vai nu uztaisīt mārketinga kampaņu, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet šajā gadījumā tad ir svarīgi, kad jums obligāti nav tas viss jāapgūst. Tas viss SEO, AdWords, tāpat tās rakstu veidošanu, pat projektu plānošanu. Pat tādā līmenī, kad es vienkārši mēģinu iedomāties, par ko es maksāju naudu. Es maksāju arī naudu par to, ka konsultācija man uzraksta par vienu vai otru tēmu, par kaut kādu API programmēšanu. Tāpat tās es maksāju naudu par to, ka man atrod cilvēks kvalitatīvs, lai es pats nebūtu tas, kurš to meklē. Tas pašs press releases, vispārējais ļoti daudz, kas ir darīts. Tāpat tās laiks ir. Laiks šajā gadījumā varbūt nav tas īstais resurs, ja mēs runājam tieši par outsourcēšanu, bet laiks ir šajā ziņā tas, ka tas ir tas, kas jums var atbrīvoties. Un, protams, networkings ir baigi labi, ja ir liels kontaktu loks, un ļoti bieži var vienkārši tādu ārpakalpojumu cilvēku var paņemt, lai viņš palīdz jums kaut ko atrast. Pieņemsim, kad jums ir vajadzīgs kaut kādā Francijā kaut kāds kvalitatīvs tāds un tāds amata veicējs, jūs varat noalgot cilvēku, kurš jums to atradīs. Un tas savā ziņā sanāk, kad jūs noalgojat networking. Šeit es esmu salicis iekšā kaut kādas dažas lietas, kuras var uzskatīt par to, ka agrāk vai vēlāk, ar ko jums būs jāsāk darīt. Sākumā jums noteikti ir vajadzīgs kaut kāda stratēģija izveidot. Tāpat tās jums ir kaut kāds analītikas jāuzstāda, lai jūs to savējo affiliate projektu varētu visus izanalizēt. Jums ir jārēķinās ar managementu. Jums ir jārēķinās to, ka būs kaut kādas ikdienas, ikmēneša, iknedēļas darbības, saites, atskaites. Affiliate projekts ir kaut kas tāds, kur jums jāskatās, ir nāk nauda iekšā vai nenāk. Mārketinga budžets ir jānogriež momentāli, ja kaut kas apstājās jūsu mājaslapusē, jo patiesībā jums nav offline sale. Jums viss notiekās online, jo līdz ar to jums ir ļoti svarīgi tas menedžments. Pēc tam, protams, ir apmeklētāji piesaist mājaslapusē. Tas ir SEO, AdWords, saturs, citi maksas par klikšķi risinājumu. Tāpat tās ir jābūt kaut kāda e-pasta mārketinga stratēģija, par ko arī Ernests stāstīja. Jums par to ir jādomā, jums ir jāskatās, kādā veidā to piesaistīt. Un nevienu no šiem resursiem nevar pamest novārtā, cerībā, ka viņi strādās paši par sevi. Jums ir vai nu tas jādara pašiem, vai nu jādod, lai to dara kāds cits. Pilnīgi tad, ja jūs uztaisat veiksmīgu pasaules sistēmu, kad jums citi veido saturu jūsu lapā, ievietojot bildes, video vai ko tam līdzīgu, tas tik un tā nav rādītājs. Tas nav risinājums, jo jums ir jāpieskat tas saturs kaut kādā veidā. Tāpat, protams, ir tās lietas, kas ir programmēšana un dizains, kas ir, lai izveidotu to mājaslapus, uztaisīt jaunu banneru, uztaisīt jaunu piedāvājumu, sakārtot vienā vai otrā virzienā. Tas patiesībā ir viss tas, uz ko jums ir jāskatās un kas jums ir jādara. Saliekot šitos plucīšus šitādā sajauktā kārtībā, skaidrs ir tas, ka jums ir diezgan daudz darba tiek plānot. Un tas ir nemaz nerunājot par to, ka jums nemaz nav tas pats produkts. Iedomājieties, cik daudz jums jāveido būt darbi, lai jūs to visu, ja jūs arī paši gribētu iet cauri visai klientu atbalstam, produkts piegādi, ražošanu, resursu sagādi, darbinieku vispārējais.
Šeit jums iet tikai vienīgi par mārketingu un mājaslapas uzturēšanu, bet jau tāpatās ir pietiekoši daudz. Un līdz ar to tāpēc ir tas jautājums, kāpēc vispār outsourcēt, ja mēs varam izmantot šo 6 vārdu. Tātad, numur 1, we love cheap. Outsourcēt ir lētāk. Lai varbūt pateikt piemēru, es īsti nezinu, kāda ir tā mērķa auditorija, kas šobrīd skatās, un kāds ir tas jūs tās vēlms, bet viennozīmīgi, ka ir 2 grupās var sadalīt tie, kur grib outsourcēt Latvijā, un tie, kur grib outsourcēt starptautiski. Un viennozīmīgi es varu pateikt to, ka ja mēs tur vienkārši nav salīdzinājums pasaulē, vienkārši var dabūt tik lēti. Latvijā es zinu, ka lētākais ar visiem nodokļiem ir, ko par vienu rakstu var dabūt, ir kaut kādi 2 lati ar kapeikām, ja tā var teikt, 2,50, kaut kas tam līdzīgs varētu būt par vienu rakstu. Es esmu dabūjis arī par $2 un $3 angļu valodā rakstu. Par $3 tas jau ir jau ļoti laba kvalitāte. Par $2, tā ir interesanti. Tad ir kas raksta, tad nav kas raksta. Tad ir tā, kad ir sakopēts no kaut kurienes un grūti, teiksim, to visu novērtēt. Tur, teiksim, tā nav jēga maksāt tik maz cenu. Bet katrā gadījumā, pareiķiniet paši, ja tie ir $3 angļu valodā, tas ir daudz lētāk nekā tie 2,50 lati, kas ir latviešu valodā lētākais. Bet, katrā gadījumā outsourcēt tas tiešām ir daudz lētāk. Jums nav jādomā ne par to, ka laiks ar viņu, ja tā kā darbiniekiem tur var būt motivācijas sistēma, vēl kaut kas pasākumu. Outsourcēt ir tikai un vienīgi darbs. Atnāc, izdarīja, saņēma naudu, neizdarīja, nesaņēma naudu. Viss. Un līdz ar to tas ir tā pirmā svarīgā lieta. Tas ir lētāk. Sevišķi, ja mēs runājam par to pašu mājaslapas izstrādi, paskatīsimies piemērs vēlāk. Pēc tam ātrāk projektu pabeigšana. Šis patiesībā ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Un kādā kontekstā? Tas ir tāpēc, ka tagad iedomājieties, kad jūs gribat pabeigt kaut kādu projektu un jūs domājat, es visu pats darīšu, un tad jūs sākat darīt, un tad paiet nedēļas, un tad paiet mēneši, un tad jūs nekur neesat ticis, un tad var izveidoties tāda situācija, kad jūs neko neizdarat. Un tagad iedomājieties, ja jūs paņemat vienkārši tādā pašā webizstrādē, jūs paņemat kādu, kurš to var izdarīt. Jūs varbūt labi mākat taisīt dizainu, jūs uztaisat dizainu, iedodat kādam, lai viņš uztais to HTML vai uzprogrammēt to pašu mājaslapas. Varbūt otrādi ir tas, ka jums dizains nepadodas, bet jūs tur paši gribētu paeksperimentēt. Jūs varat jebkurā brīdī, lai kāds uztais to dizainu jūsu vietā. Ir ļoti daudz, ļoti daudz tās lietas, ko var outsourcēt, un jūs varat pātrināt to savu procesu. Jums ir vajadzīgs teksts mājaslapasē, jūs gribat, piemēram, salīdzināt kaut kādus 20 produktus, un jums katram produktam ir nepieciešams apraksts. Jūs sēžiet un rakstiet. Tādā veidā jūs vienkārši uztaisat vienu, uzrakstat pamācību, un jūs iedodat kādam citam, lai tas tiek izdarīts. Un līdz ar to jūs ietaupat daudz laika, un jūs ātrāk nonākat pie tā starta vai patiesībā pie tā punkta, kad jūs sākat gūt peļņu no tā projekta. Līdz ar to tas ir otrs iemesls, kāpēc vajag domāt par outsourcēšanu. Trešais ir tas, ka tāda lieta kā know-how, jeb zināšanas. Un ir jāsaprot 2 lietas, kad mēs arī runājam par tiem resursiem, ir tāda, kad ir tās zināšanas. Un jūs zināšanas varat iegūt divējādi. Viena lieta ir tas, ka jums viņas vispār nav jāiegūst. Jūs vienkārši paņemiet un nolgojiet kādu. Jums ir problēmas, jūs skatieties, vai cik smuki šitā te mājaslapas, es tādu nekad nevarēšu uztaisīt. Paņemiet, uztaisiet sludinājumu un paprasiet cilvēkiem, cik tāda mājaslapas maksās. Jums nekas nav jāmaksā, ja tā mājaslapas nav izdarīta tā, kā jūs gribējāt. Līdz ar to jau jūs neko nezaudējat. Un ja jūs paši to nevarat izdarīt, tad kāpēc uzsākt ar kaut ko minimālu, kaut ko varbūt tas, kas jums pašiem nepatīk? Jūs uzreiz jau varat izdarīt tādu, kas jums patīk, bet ko jūs paši nemākat uztaisīt. Otra lieta ir tā, ka jūs varat vienkārši padomu no kādu nopirkt, un jums nav jāiet cauri, jālas ļoti liels grāmatas. Jūs varat paņemt konsultāciju, un tas savā ziņā arī outsourcēšana. Es jau minēju, ka es tādas konsultācijas ņēmu arī par to pašu API, par programmēšanu, par tām lietām, par kurām es nesaprotu.
bet man cilvēki runā vienu lietu, es gribu pārliecināties, vai tā ir taisnība. Līdz ar to es paņemu ārpakalpojumu cilvēku, kurš ir pilnīgi neatkarīgs eksperts, un kurš man pastāsta par to, vajag to tā vai nevajag to tā darīt. Un viņš saņem par to naudu, un viņam nav nekādas, teiksim, intereses, savtīgas intereses, teiksim, tās informācijas nepatiesā vai patiesā atspoguļošanā. Tālāk, vairāk un vienlaicīga projekta automatizācija. Ja jūs esat viens pats, tad, principā es teikšu tā, ka viens projekts jau ir daudz. Ik sevišķi tad, ja jūs viņu nepārtraukti uzlabojat ar kaut kādiem tehniskiem uzlabojumiem, tur programmēšana, tur varbūt dizainu mēģiniet, tik sevišķi, ja jūs vēl to mācāties, tabulas labākas uztaisīt, tur kaut kādus mikrodatus un tā tālāk. Un tagad iedomājieties, kad jūs kaut kāds 3, 4, 5 šitās projekts taisat. Un tas viss paliek nepanesam, un jums tie projekti paliek nekvalitatīvi. Un, ja arī jūs domājat, ka ar 5 puskvalitatīviem projektiem jūs varat nopelnīt vairāk nekā ar vienu kvalitatīvu, tad ticiet man, tā nav taisnība. Un, lai jūs dabūtu 5 kvalitatīvus projektus, jums ir nepieciešams outsourcēt. Un jums ir vajadzīgs izdomāt, kas ir tās lietas, ko jūs varat outsourcēt, lai automatizētu visu to procesu un visu to pasākumu. Līdz ar to tas ir tas, kas šīs ir tās 4 lietas, ko es varu parādīt. Pirms mēs ķeramies pie praktiskiem piemēriem. Tātad tas, ko es jums vēlējos parādīt, ir Odesk. Ir daudz citi, ir arī Elance, ir arī Rent Coder, tas laikam pat vairāk nav tik ļoti aktīvs. Bet Elance man kaut kā neaizrāva. Es it kā mēģināju, bet man kaut kā tiešām neaizrāva. Man vislabāk tomēr patīk Odesk. Un Odesk ir paigi. Liekas, kad mēs tur esam kaut kādus vairākus tūkstošus jau iztērējuši par visiem darbiem mūsu outsourceriem. Un tur var sadalīt, tur īstenībā tās iespējas ir baigi labās, tur var sadalīt par projektiem un var iedot katram projektam atbildīgo personu. Un katrai tā atbildīgā persona var menedžēt tālāk cits cilvēks. Un tie projekti var būt mājaslapus, tie projekti var būt valsts. Un līdz ar to jau tas ir te ir atskaišu sistēma ļoti kvalitatīva. Vienīgā problēma ir tas, ka 10% aiziet Odeskam. Viņi patur sev par to menedžmentu. Tāpēc, ja jūs gribat kādam maksāt, piemēram, $300, un patiesībā jāmaksā 330. Ja jūs gribat ietaupīt tur 6%, tad jūs varat maksāt caur PayPal. Un tad jums būs jāmaksā 306, 307. Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas arī, ko ir vērts padomāt. Tālāk, teiksim, paskatoties Odeskā, es gribēju parādīt tieši praktiski kaut kādas lietas. Mēs tagad šeit varam atrast, sāksim ar interesantāko. Ierakstīsim vienkārši Latvijā, lai paskatītos, kas mums parādās tieši uz Latviju. Un šeit mēs redzam, ka ir atrašanās vietas Latvija, un šeit mēs redzam cilvēku uzreiz kādu parādās. Patiesībā mēs uzreiz redzam, cik viņi stundā prasa, un mēs uzreiz redzam, kādi viņi ir speciālisti, kāda ir viņa tā vēsture, ko viņi ir darījuši. Ja nemaldos, un šitie visi ir, te jau no Krievijas arī ir, arī no Indonēzijas uz atslēgvārdu Latviju, bet ir arī Latvijā daudz cilvēku, kas kaut ko dara, business intelligence. Varam paskatīties, kā Konstantīnam ir. Konstantīnam sveiki, ja kas, kad viņš mūs klausās. Bet tā galvenā doma ir sekojuša, kad mēs redzam, ka Konstantīns prasa $40 stundā, un viņš ir nostrādājis jau 1500 stundas šeit. Viņš ir darījis daudz dažādus projektus. Lūk, ir atsauksmes par Konstantīnu. Mēs redzam, ka ir tikai tās labākās.
Mēs redzam, par kādām summām viņš ir pilnīgi šeit strādājis, kad vislielākais projekts mums ir Microsoft Business Intelligence konsultants. Vienkārši. Īstenībā nav slikti, Konstantīni. Tāpat mēs šeit varam atrast, piemēram, bija kaut kāds jautājums, ko darīt, kā Lietuvā atrast. Lituānijā. Uzreiz mēs varam redzēt visu kaut kādus tos rezultātus, kas mums ir tādā pašā Lietuvā. Tāpat ir ļoti svarīgi ir strādāt. Šis ir HR kontraktors. Tieši tāpat var atrast arī, jūs varat atrast šeit darbu. Tas patiesībā ir tāds viens no punktiem. Un ko mēs arī paskatīsimies, bet galvenais ir sekojoši. Ja jūs esat tas uzņēmējs, es vienkārši gribu parādīt, kādā veidā ir tie sludinājumi tiek rakstīti. Nu, piemēram, skatāties web design. Looking for a website designer. Prasīts, maksāt tiks pa stundām un projekts uz 3-6 mēnešiem. Labi, mēs gribam. Te ir vienkārši website design. Jā, ka cilvēks vienkārši bla. Viņš ir uzrakstījis. Uzreiz par klientu ir novērtējums, viņš ir iztērējis $58. Cik viņš ir samaksājis, vai par viņu ir redzēt, ka viņam ir kaut kāds šitāds vērtējums, viens feedbacks. Šis sludinājums nav tas pats foršākais, ja tā var teikt. Bet šeit var atrast vienkārši. Šeit jūs varat izlasīt ārā no subkategorijām, piemēram. Jūs gribat redzēt, kurā laikā viņš ir tie, kuri ir vislabāk novērtētie uzņēmumi. Jūs gribat uz stundām, vai tie, kas ir ar konkrētu cenu. What fixed price tas varētu būt? Pēc, piemēram, convert site to WordPress. Piemēram, jūs mākat, šeit ir konkrēti uzreiz aprakstīts. Tātad convert existing site to use WordPress instead of static HTML. Tātad šī mājaslapus ir izprogrammēta. Ja jūs tieši tādā pašā veidā, jums vajag tieši tādu pašu darbu izdarīt, viņš copy paste. Te uzreiz viss ir, kas ir jādara, kāds ir field jātais, ir kaut kāda data, budžets ir cik un tad, piemēram, ja jūs piesakaties, jūs varat bidot, vai arī, teiksim, ja jūs nospraužat šitādu cenu, iespējams, ka jums kāds indietis pieteiksies par $150 vai par $100. Viss, un pats galvenais ir tas, ka tā nauda nepārskatīsies, ja nebūs izdarīts. Otrs piemērs, kas ir par stundām. Par stundām var izdarīt tā, ka viņam ik pēc 15 minūtēm uz viņa datora screenshots automātiski paņemās. Un viņš nevar vienkārši ieslēgt timeru un aiziet uztaisīt pusdienas vai kaut ko tam līdzīgi. Kaut kādā veidā tiem datiem kaut kas ir jāmainās, kaut kas tādā veidā ir jāuzlabojās. Viņam nav varianti. Mēs paskatāmies tā tradicionāli. Jūs varat apskatīties, šeit ir customer service, translation, administrative support, email response handling. Ir pilnīgi tādi, kuri prasa, lai viņu uz viņa e-pastiem atbild. Transcription, piemēram, ir ierakstīts video, vajag, lai viņi uzraksta kaut kādus tos tekstus pēc tam tālāk. SEO, SEM, Search Engine Marketing, šeit laikam apakšā ir arī AdWords, PR, telemarketing, telesales. Great salesperson wanted, plus bonus, plus commissions. Hopā, cilvēks meklē, lai viņam tiek pārdots. Jūs tagad esat kaut kādā, piemēram, Amerikā jums kaut kāds biznes ir, un jūs tagad izdomājat, kāpēc nedabē? Paņemam vienkārši uz 30 stundām var paņemt cilvēku, testā un izpildīt, lai cilvēks, parāda, ko viņš var, un viņam var tikt maksāts bonus. Un šitādā veidā paskatoties, jūs vienkārši jūs visu varat ņemt, software development, information systems, kas ir server administration, VPS, virtual, server, vai kas viņš tur skaitās, hacking analysis.
te ir tik daudz iekšā un pēc search, ko tikai nevar atrast. Tāpēc līdz ar to šis piemērs ir tas galvenais, ko es šajā piemērā gribēju parādīt, ir tas, ka ir daudz dažādas lietas, ko jūs varat darīt. Atgriežoties pie prezentācijas, kā izvērtēt kandidātu? Vienkārši to ir ļoti grūti tagad pateikt, kur pieņemt, kur nē. Jo mēs visi esam arī emocionāli, un tā kā jūs visi esat biznesa cilvēki arī savā ziņā, tad jums ir jābūt arī tai ožai uz tiem cilvēkiem, ja tā var teikt. Bet es iesaku sekojošu procesu. Pirmkārt, ir sludinājums. Sludinājums ir garš, lai izskaidrotu pēc iespējas vairāk detaļas, atsijātu cilvēkus, kur vienkārši grib pieteikties. Man ir bijis tāds sludinājums, kur es rakstu lietuviešu valodu, gribu, lai cilvēkam ir lietuviešu valoda un lai viņš dara pilnīgi visu lietuviešu valodā. Un man atsūt atpakaļ indieši, indonēzieši, pakistānieši, kur visi ir baigi lietuviešu valodas eksperti. Pēc tam ir pirmā atlase, un jums ir jāuzdod papildus uzdevums. Piemēram, ja tas ir kaut kāds dizaina darbs, noziedojiet, atkarībā cik jūs liels esat un cik jūs daudz gribat ziedot, noziedojiet, jūs, piemēram, redzat, šis ir labākais kandidāts, tas darbs būs vajadzīgs izdarīts, lai viņš uztais logo, vai lai viņš uztais, piemēram, kaut kādu viens labs dizainu vai formas dizainu. Piesoliet viņam par to $50 un sakiet, ka no tā būs atkarīgs, vai izveidosies vai neizveidosies nākotnes sadarbība. Jūs redzēsiet, kā viņš iekļaujās termiņos, kāds viņš, vai viņš vienkārši tukšu bildi nosūta, vai viņš visu forši pamato, vai viņš visu sagatavo. Tas ir tāds jau, lai jūs uzreiz redzētu. Pēc tam tālāk ir, jūs novērtējat tos uzdevumus. Teorētiski mēs, piemēram, Latvijā esam taisījuši tā, kad ir arī bijuši, kad mēs satura cilvēkus meklējām. Mēs pat kaut kādiem 10 iedevām uztaisīt teksta rakstus, un tad tikai pēc tam reāli zvanījāmies vai arī tikāmies. Var darīt arī tā, ka pirmais ir tā atlase plus video, kas ir 3. punkts, bet man patīk labāk to uzdevumu no sākuma novērtēt, jo ļoti daudz atbirst arī pēc tam, kad viņiem to uzdevumu uzdod, viņi negribās tur. Tu saproti, ka cilvēks nav nopietns, viņš cer kaut ko dabūt uz kaut kādu brīdi, līdz brīdim, kamēr viņš dabūs kaut ko labāk. Tāds arī nav vajadzīgs pieņemt. Tātad jums ir vajadzīgs tā uzdevuma novērtēšana, uzdevuma tā novērtēšana. Tad jūs atlasiet tos, kur jums ir patlikuši atlasi, un tad ir video konferences, tagad tādu uztaisīt. Tas to pašu Hangout vai arī ar to pašu Skype. Bet es šeit gribētu pateikt, ka te ir ļoti svarīgi viena lieta. Nevajag visiem taisīt video. Es vienreiz uztaisīju, es spiedu kaut kāds 3 mēnešus vienam indietim, lai mēs uztaisītu video. Es pēc tam to nožēloju. Tāpēc, kad viņš jutās ļoti nērts, un kaut vai tāpēc, kad viņš sēdēja kaut kādos 2-3 kvadrātmetros, tur visapkārt bija aizkar, varēja redzēt, ka kaut kādas 3-stāvīgās gultas. Viņš pats sēdēja apakšbiksēs, un, laikam bija ļoti karsts un vispārējais, un dzīvoja kaut kādā, es pat īsti nezinu, kur viņš dzīvoja. Un tajā brīdī tās mazs indietis. Tad līdz ar to es tā jutos tik nērti, ka es sapratu, kāpēc viņš negribēja, viņš tos savus apstākļus negribēja. Bet katrs no kaut kādas vietas sāk, un katrs kaut kādā veidā attīstās. Tāpēc tas tās punkts, es vairāk video nevienam nespiežu, es saku, gribu, varam uztaisīt, teiksim, tas būtu baigi labi. Bet ja negribu, nav obligāti no tā nekas sliktāk nebūtu. Tas tāda pieredze iz dzīves. Un pēc tam ir līguma slēgšana. Obligāti vajag noslēgt līgumu. Ir visādi standarta līgumi pieejami online. Es kaut kāds 2-3 atradu un saliku kopā tādu standarta līgumu, kurš uz kaut kādām 8-9 lapām. Protams, ka jūs nenoķersiet to polu vai to indieti, bet katrā gadījumā, ja jums būs līgums parakstīts, vismaz katrā gadījumā tur ir vismaz ierakstīts iekšā, ka tas saturs, ko viņš rada, pieder jums. Jūs iedomājaties, ja jūs kļūst par lielu korporāciju un jums ir radīts kāds saturs un jums nav noslēgts vienošanās par autoru tiesībām, un pēc 5 gadiem jums vēl joprojām ir publicēts kaut kāds raksts jūs tādā lielajā korporācijā. Jūs varat diezgan forši iesūdzēt, ja tā var teikt. Kā kontrolēt outsourcers? Šeit arī ir tas, ka ir baigi grūti ar tiem outsourceriem no tā viedokļa, kad viņi nav blakām, ar viņiem nevar parunāt, un viņi vienkārši ir kaut kur tālu, kaut kur prom, tāpēc ar viņiem ir, ir kaut kāds tās sarunas. Tad līdz ar to ir jautājums, vai vajag motivācija. Ja nē, tad vismaz kāda ir tā darba kontrola. Bet šeit pirmkārt ir jābūt ikmēneša atskaitē vai ikdienas, iknedēļas atskaitē. Pēc tam ir darāmo darba termiņu
un uzskaita, ir jābūt kaut kādai programmai, kur jūs uzdodat cilvēkam izpildīt tos darbus, un pēc tam jūs redzat, vai tas darbs ir izpildīts vai nē. Tas ir vienkārši jebkurš elementārais, bet es ieteiktu to pirmo punktu tā nopietnāk, jo lai cilvēks automātiski pierod to, ka viņam ir jāsniedz atskaits. Ļoti bieži pat tās atskaits var neizskatīt, bet galvenais, lai tās atskaits vienkārši eksistē. Pēc tam ir jāsako līdzi, vai viņam ir iniciatīva un idejas, jo viņam ir jāprasa, kā to vajadzētu labāk. Ja viņam nav iniciatīva un nav idejas, tad viņš ir izpildītājs, bet tas nebūs ilgtermiņā. Viņš atradīs jebkādu darbu, kur viņš varēs aizraut ar savējo kaut kādu iekšējo motivāciju, viņš uzreiz aizskries uz turieni kaut vai par mazāku samaksu. Tāpēc ir baigi svarīgi saprast, vai viņam ir tas, vai tas, ko viņš dara, viņa aizraut. Un tad ir tas regulārais čats zvans video. Par to regularitāti var diskutēt, ir jājūt, ir kāds kurš cilvēks, bet es ieteiktu mēnesī vismaz kaut kādas 15 minūtes. Tas ir, tā, ka ja viņš vienkārši dara, ir automātiski zināms, kas ir jādara, un tur vienkārši tie faili parādās viens pēc otrs. Piemēram, ka viņš rada saturu vai ka viņš taisa dizainu. Ja jums tā komunikācija notiek, tad jau, piemēram, jūs tur diskutējat par dizainu vai vēl kaut ko, tad jau patiesībā, ko jūs vēl liek sazināsieties un par radiniekiem parunāsiet. Bet patiesībā, jā, ja jūs redzat, ka tas ir spēcīgs cilvēks un jums tas cilvēks varētu būt arī ilgtermiņā, tas tā kā jūsu sadarbības partners, tad viennozīmīgi parunājat arī par radiniekiem. Jo pretējā gadījumā tiešām viņi nesaistīs nekas emocionāls ar jums, un ja nebūs nekas emocionāls, tad nebūs arī reāli tā darba darīšana līdz galam, kā arī nebūs tā lojalitāte, un viņam jebkas, kas parādīsies tikpat labs, tā kā jūsējais variants, viņš aizies prom. Tālāk ir uzreiz tāds jautājums, ja jūs esat mēģinājuši vai jūs neesat mēģinājuši un sāksiet mēģināt, ticiet man, jums būs jautājums, kāpēc man nesanāk? Kaut kas nav, man tur šitāds džeks, tāds džeks vai kaut kas tam līdzīgs. Un pirmkārt, jums var pateikt, jūs neko nepareizi nedarat. Vienkārši tāds ir outsourcer pasauli. Viņi atnāk, viņi izdara, viņi pat citreiz nepaprasa samaksas, aizmūk, pazūd. Man bija tāda viena amerikānieta, ar kur es norunāju Skype'ā, kaut pusstundu. Un vienkārši viņi izrādīja rīcīgu iniciatīvu, ka viņi grib to darīt, un es saku, jā, super, tas ir baigi labi, un jā, taisam lielāku pasūtījumu uz to projektu. Beigās vienkārši pēc nedēļas nevienas ziņa nav, es sūtu. Man bija visai viņai kontakti gan Facebookā, gan Skype'ā, gan e-pastā, vienkārši pilnīgi visur ignorē. Es redzu, kā viņi Facebookā komunicē 5 reizes dienā, bet vienkārši uz manīm vienkārši vairāk nekur neatbild neko. Ej un saprot vienkārši. Vienīgais, ko tu vari darīt, ir vienkārši iet tālāk. Vēl visādi piemēri, indieši ir ļoti nepastāvīgi. Un tu nekad nezini, kas ir taisnība. Dators saplīsis, tur ģimenes nelaime vai vēl kaut kas nav izdarīts, bet katrā gadījumā ir baigi dažādi iemesli. Darba neizpildīšana, ja jūs nekomunicējat, nesakojat pats par sevi, nekas nenotiek. Bet katrā gadījumā ir tas, ka tas outsourcer pasauli tā ir tiešām baigi grūtā, un jums ir jārēķinās ar to, kad vienkārši var nesanākt, nevis tāpēc, ka jūs kaut ko nedariet, bet tāpēc, ka vienkārši outsourcers ir tāds. Es iedomājos pats, iespējams, tas ir students, kurš sēž varbūt, Indijas, Pakistānas vai tādā pašā Polijas kopmītnēs, un viņam tagad uzreiz parādās kaut kāda iespēja vai jauna draudzene vai vēl kaut kas. Viņam liekas, nevajag man tos dolārus, vai ne, varbūt draudzenei bagāts tēvs vai vēl kaut kas. Viņš personīgi cilvēks nav ar atbildības sajūtu, un viņš vienkārši neko nepasaka, atslēdz visus savus kontus, un viņam nevajag tos $25, ko jūs viņam palikat parādā. Un tas jau nav tā, ka viņš tepat Latvijā, kad jūs varat viņam aiziet pie viņa pateikt, kas notiek, kāpēc nenāc. Vai tur, kaut kādas darba inspekcijas vai vēl kaut kas risināt. Bet patiesībā tas ir vairāk tāds atruns un tagad tāda pieredze. Es gribu teikt, ka šitas ir tāds, kas parādīts tāds maksimāli komplekss, bet vai jums ir biznesa sistēma? Patiesībā atsevišķu prezentāciju var uztaisīt par biznesa sistēmu, bet ja jūs uztaisīsiet un gribēsiet, lai outsourcers izdara kaut kādu lietu, kad jūs vienkārši viņam uzdodat uzdevumu, tas patiesībā ir nereāli tā. Ja jūs paši viņu nekontrolējat. Es vienkārši saku no savu viedokļu, kad man ir ļoti daudz, tie projekti un ļoti daudz, kas ir jādara. Tāpēc pats galvenais, ko es jums varu pateikt, ir nepieciešama sistēma.
ņemiet vienkārši pie sevīm, uzrakstiet, ik sevišķi, ja jūs jau reāli darbojaties, uzrakstiet, kas ir tie procesi, kas jums ir katru mēnesi notiek, kādi jums ir tie darbi. Nu, piemēram, jūs tur jauns afiliētu links pielieciet klāt, jūs tur aprēķiniet komisijas, jūs tur izrakstiet rēķinus, jūs tur mārketingu vadiet vienu vai otru. Nu, paņemiet atpakaļ to tabuliņu, bet to ar tiem bumbulīšiem, kur man bija tie dažādi bloki, nu, varbūt, ka jums vēl nāk klāt. Kas ir tas, ko jūs dariet? Sakārtojot to visu sistēmā. Pēc tam iedomājieties, ka jūs paņemat kaut kādu, iedomājieties, ka jūs to darat viens pats, un tagad iedomājieties, ka jūs paņemat palīgu. Pats ar sevi jūs vienkārši piesēžaties un kaut kā atcerāties, ka tas ir jāizdara. Kas notiksies, kad jums būs kaut kāds cits cilvēks, kā viņš atcerēsies? Kāds ir tās miedarbības, kāds ir atskaits, ja cilvēks jums dara kaut kāds SEO darbs, ja viņš dara kaut kādas saturlietas, vai viņš pats ievietos iekšā informāciju jūsu blogā. Ja viņš ievietos iekšā jūsu blogā, vai viņam būs pieeja, vai viņam būs apmācība. Ja jums ir uztaisīt uz, piemēram, kaut kādām 4-5 lapām PDFs, tad jau jums viss ir baigi forši un baigā kārtībā, un jūs varat nomainīt outsourceru pret outsourceru. Tā kā te vēl var turpināt ļoti daudz ar dažādiem piemēriem, bet padomājiet, ka ja jums ir kaut kāds nesanāk kaut kas ar outsourceriem, tad tas ir nevis tāpēc, ka viņš nav izdarīts, bet tāpēc, ka vienkārši viņam nav sistēma. Ja viņam ir sistēma, viņam ir ļoti skaidrs spēles noteikumi. Ja viņam nav sistēma, tad viņš vienkārši peld un dara kaut ko un nevar uzminēt jūsu domas. Un vēlreiz paldies. Un parādīšos atkal. Jā, tā galvenā doma ir tagad šobrīd paskatīties, vai mums ir kāds jautājums. Ja principā tas ir jautājums, jā? Kāds ir labākais veids, kā menedžēt visus outsourcers? Tātad labākais veids, kā menedžēt visus. Nu, tas Audesk pats par sevi ir ļoti labs menedžments, jo tas Audeskā ir pirmkārtām tā stundu uzskaita, kad jūs uzreiz varat redzēt, cik daudz cilvēku stundas ir reāli pavadījis un viņam tikai par tām stundām samaksā. Tāpat tās, nu, teiksim, tur var uztaisīt. Es jau sākumā stāstīju, ir tā viss tā menedžēšana, vispārējais, ir tās programmas, tas pats īlēns, ir tas pats, tur arī tie cilvēki pārklājās. Bet, ja man tā jāsaka, kas ir labākais, un ja jūs gribat vienkāršāko, es ieteiktu vienkārši tādā pašā Audeskā uztaisīt, ja jums ir vairāk projektu, uztaisīt atsevišķu projektu, iedot atbildīgos, uzdot kaut kādam cilvēkam, lai viņš čakarē cits, ja tā var teikt, vai arī, lai viņš izveido to sistēmu pēc kādas, tie citi tiek pārbaudīti. Nu, tas saucās kontrolings. Tas nav tā, ka sliktā nozīmē, tā ir labā nozīmē. Tas ir kontrolings. Tas nav jaunvārds. Man augstskolā kontrolings bija veselā šitā lekcija. Nevis lekcija, bet vesels kurs. Lai vai kā, tā galvenā doma ir tāda, ka, ja mēs skatāmies sistēmu, tad tā ir tāda sistēma Audeskā. Tas ir tas, par ko jūs arī maksājat tos 10% Audeskam, par to, ka tas ir sakārtots, ka jūs redzat, jūs uztaisat. Turpat, man liekas, var tasks uztaisīt un arī tiem taskiem sekot līdzi. Nu, pretējā gadījumā jums ir vai nu pašam, vai nu arī jums ir jānoalgo kāds, kurš ir projekta vadītājs. Tur redz vēl jautājums? Es redzu jautājums, jā. Tātad šobrīd ir sekojoši. Kādu darbu izpildi tavuprāt nav vērts iepirkt kā ārpakalpojumu? Nu, īstenībā tā ātri atbildot, man liekas, ka nav tāda darba. Viss ir jautājums, kam gribās uzticēties. Un tā uzticības faktors ir sekojošs, kad jūs jau patiesībā arī finanses, jūs varat iedot pilnīgi bankas piekļuvas outsourceriem. Tas ir tas, ko cilvēki arī dara. Nu, tādas lietas varbūt sākumā es neieteiktu darīt tik sevišķi.
Pats galvenais ir to, ko es par outsourceriem varu pateikt. Nedodiet tā, lai outsourceriem ir piekļuva pilnīgi visam jūsu projektam. Sadaliet tā, lai, piemēram, ja viņš ir atbildīgs par mārketingu, lai viņš redz un dara tikai par mārketingu. Viņam nav jāredz, cik jūs nopelnāt. Viņam ir jāredz tikai tas, cik jūs iztērējat reāli par to mārketingu. Ja tas atkal ir cilvēks, kurš jums menedžē, teiksim, tās pašas, piemēram, affiliate tīklus, kā, piemēram, mums tāds ir Polijā, tur ir vesels bars ar tiem tīkliem, un tur līdz ar to viņš redz visu pēļņu, vispārējais, jo tur tā komunikācija arī poļu valodā notiekās. Līdz ar to nerādiet viņam izdevumus, nerādiet viņam AdWords izdevumus, nerādiet viņam arī kaut kāds SEO izdevums vai par rakstiem vai vēl par kaut ko. Viņš agrāk vai vēlāk saliks to bildi kopā un sapratīs, kad viņam to vajag vai nevajag. Ko vēl varbūt nevajadzētu? Es ieteiktu arī, ka strateģisko plānu nevajadzētu dot, lai saliek outsourcers. To viennozīmīgi labāk pašam darīt, jo savādāk jau nav jēga, ka jūs to projektu pats taisat. Protams, var paņemt spēcīgs cilvēks, bet tiešām tā ir jābūt tiešām spēcīgam cilvēkam un lielai naudai, teiksim, ko jūs ieguldat. Tad jau tās vairāk ir partnerattiecības, tad jūs nākat iekšā ar naudu un cits partners nāk ar to domu, ar to ideju un tad vēl liek kopā tās lietas. Tas tā ir tas pirmais, kas man nāk prātā, ir par to, ko nevajag outsourcēt. Tad ir tāds jautājums, kā e-Camparo veicas Lietuvā. Te tiek prasīts tieši par, kur tiek atrast autori vai tulki, kāds ir izmaksas. Smagi ir. Smagi no tā viedokļa, kad baigi interesanti. Lietuva vēl savādāk. Lietuvā varam atrast vienu vai otru vai trešo cilvēku. Un tur tā konkurence nav tik liela. Un tas affiliate tīkls arī ir pārsvarā, tas viss ir pay for results, kur tas viss, tas labākās tās kampaņas, teiksim, tieši tas, kas ir Lietuvā. Bet Lietuvā arī mēs atradām no sākuma vienu cilvēku, tas viena cilvēka uzdevums bija atrast cits cilvēks, atradām to, kas veido saturu. Saturs tiek veidots, man liekas, ja nemaldos par kaut kādiem $3 vai $4 gabalā. Es pat īsti nezinu teikt vairāk. Var redzēt, ka lētāk nekā Latvijā. Par kvalitāti ir mēs vienreiz, grūti ir atcerēties pilnīgi visu detaļas, bet galvenā doma ir sekojuši, mēs vienreiz iedevām vienam citam lietuvietim, lai pārbauda 10 tā iepriekšējā lietuviešu rakstītos, un viņš izlaboja, un tur pēc tā labojumiem varēja redzēt, ka tikai 2 rakstos bija labojumi. Un pārējos rakstos pat nebija neviens labojums, un tā bija kaut kāda sieviete gados, kur jau bija ritīgais literāts tieši lietuvieši. Tāpatās pa SEO, tur Lietuvā skatāmies, teiksim, pieredzējuši, nepieredzējuši. Lietuva ir mazāk. Tā pieredze ir vairāk tāda, ka mēs tur dzīvojamies pagaidām vēl pa mīnusiem, bet tā galvenā doma ir kļūt pēc iespējas ātrāk pa nulēm un pēc tam jau pa plusiem. Es jau iepriekšējā prezentācijā vienā teicu, ka tas viens no mērķiem ir uzturēt apgrozījumu. Un tad pēc tam atkal rodās, teiksim, tas viss ieskrienās un tas viss aiziet. Tāds ir mūsu biznesa modelis kaut kādā veidā arī Latvijā, un tā ir aizgājis, un cerams, ka tā arī būs arī pašā Lietuvā. Polijā ir daudz sarežģītāk un daudz interesantāk, lai neteikt grūtāk un smagāk, kā es tur sākumā nopūtos šajā darbdienas beigā. Bet Polijā pirmkārtām ir tas, ka tur ir diezgan melns viss ir no affiliate marketinga, tas, ka tur diezgan liels šmaukšanās ir. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, ka affiliate tīklu runā tikai poļu valodā. Teorētiski ir bijis tā komunikācija arī angļu valodā, bet viņiem viss interfejs, viss ir poļu valodā. Ja iepraktizējās, nav īpaši liels problēmas, bet ar Google Translate tur var tikt cauri. Bet vienmēr ir kaut kāda lieta, kur var rasties kaut kāda problēma. Un nedod Dievs, tur baigi daudz sarežģītāk ir tieši tā apstiprināšana vai noraidīšana. Viņiem laikam ir tā, ka viņi advertizeriem prasa, vai šito affiliate apstiprināt vai nē. Tā kā, ja jūs tur iesiet iekšā, tad tur tas apstiprināšanas process ir diezgan sāpīgs, ja tā var teikt, un ļoti bieži pat noraida nezinām iemeslu dēļ. Kas vēl mums ir tāds Polijā interesants? Cilvēku izmaksas. Polijā ir daudz lētāk vienkārši. Es pat vienu brīdi biju atradzis par latu vienu šito te reklāmu. Viens lats maksāja viens raksts.
Bet tas diezgan ātri beidzās, jo tā gudīgi tur bija atrast. Mēs atlasē dabūjām kaut kādus 30, 40 CV. Un beigās, labi, tur beigās palikuši kaut kādi 2-3 tādi spēcīgi. Bet vienu brīdi bija kaut kādi 2-3, kur bija tiešām super lēti. Bet tad viņi vienkārši mistiski arī pazuda. Vienkārši neatbildēja arī uz e-pastiem. Un tas process, kā mēs to darījām, vienkārši caur otru no vienām šīm mājaslapusēm, mēs vienkārši atradām cilvēku, kuram ir labas projektu vadības spējas. Viņš vienkārši visu mums šo procesu norganizēja. Izdarīja gan sākot ar to cilvēku atrašanu, gan arī ar kaut kādām valodas lietām. Tā kā tāds.